Sveiki visi! Pētera 1. vēstule, 5. nodaļā, 7. panta ir tādi vārdi: visu savu zudīšanas metiet uz viņu, uz Dievu, jo viņš gādā par jums. Kad mēs runājam par stresu, runājam par kaut kādām situācijām, kuriem mums ir grūti, un mēs varbūt pamēģinājām kaut ko izdarīt, bet nesanāca vai nesanāks. Un tādā situācijā, to, ko man personīgi palīdz, zinot šos vārdus, ka Dievs rūpēs par mums, zinot, ka viņš ir varens, liels, un viņš par mums, un viņš var un grib mums palīdzēt, es vienkārši bieži lūdzu, lai Tēvs, tev ir tur, nezinu, dažādas situācijas vai lietas. Tēvs, ja šai situācijai jābūt tādai, izdarīt to, jo es pamēģināju, es izdarīju, varbūt man kaut kas nesanāks, vai man kaut ko vajag, un es saku, Tēvs, tev ir šajā lietā, tu vari man palīdzēt, vai saku, tu palīdzēsi man. Tu izdarīsi. Un pēc tam, jo Bībelē saka, kad mēs nākam pie Dieva, mums jāteic, ka viņš ir un ka viņš atmaksā tiem, kurš viņu meklē. Un viņš rūpēs par mums, viņš tur mūs par labu roku, un viņš mūs vada. Un kad tu to visu domā, zini, tad, kad ir kaut kāda situācija, vai tev pietrūks kaut kas, vai nevar notiek kaut kāda situācija tā kā vajag, tu vienkārši saki, Dievs, tu vari. Un es atdodu šādu situāciju vai šo lietu tavas rokas, palīdzi man, vadi man. Un tu redzēsi, ka viņš kaut ko maina tevi, tu redzēsi, ka viņš dos tev to, ko tev vajag, un kā viņš dara tādas situācijas, ka tās situācijas, ko tu gaidi, ko tu gribi, notiek. Un tu tāds, aleluja, paldies tev, kungs. Un tā mēs varam cīnīties ar to stresu, ar ticību vārdiem. Dievs, es ticu, Dievs, es zinu, Dievs, tu palīdzēsi. Un mēs redzēsim arī atbildes un Dieva godību.